skur. Es pat nezinu, kā atbildēt. Vai tas ir tā vērts? Šitu izgriezīs ārā. Nē. Tagad citreiz saka, ka, es uz diētas, nedzeru kolu un tā tālāk. Bet kāpā tu gulēsi, viens gulēs tievs, es gulēšu esns, bet es būšu dzēris kolu, tu neesi izbaudījis dzīvi. Kad man bija 18 gadi, man tētis treneris. Jā. 18 gados tu parasti nezini, ko tu gribi, protams. Bet, kad man pateica, tu varētu pa treneri mācīties. Nē, nekad. Labdien, mūsu foršie skatītāji un klausītāji. Šodien mūsu podkāsta Sajies pirmā epizode. Un šodien pie mums ciemos ir pirmkārt jau ļoti labs basketbola treneris, kā nekā 2021. gadā ir iegūst gada treneris balvu, kā arī 2021. gadā olimpisko uzvarētāju Tokijas spēlēs galvenais treneris. Un arī vienkārši tēvs un labs cilvēks Raimonds Feldmans. Sveiks, Raimond! Sveiki, jā. Patīkam dzirdēt, bija labs daudz vārds, bet kaut ko tu izlaidi, bet to var pieminēt. Nē, es varu pieminēt to, ka tavā bio Instagram aprakstā tur ir veselas 9 gan izcīnītās balvas un vietas, nevis balvas, bet vietas dažādos šajās 3x3 un arī izlašu kategorijās. Jā, ar visus nevar ielikt iekšā. Jā, tāpēc, es esmu pateicīgs saviem audzēkņiem noteikti. Jā. Ja viņi kāds skatīsies, tad es paldies pasaku. Tāds varbūt pirmais iesildošais jautājums ir, kad tev bija kaut kāda ikdienišķa vai arī varbūt kaut kāda lielāka situācija, ka tev ir tāds, tev sagāja, viss kārtībā. Tikko pirms es biju šeit, man meitiņa 10 mēnešu un nevienmēr veikli sanāk nolikt gulēt un pirms braucu šeit, es sagāju. Ātri, easy bija. Tā. Ok, super. Tad, kad tevi pieteicis, nepieminēju, bet tu arī esi grāmatas Blueprint basketbola viens no autoriem. Jā. Un es vēlējos tev pajautāt, līdz ar to šī ir tāda kā dienas grāmata, ko var izmantot audzēkņi, lai tā kā strukturētu sevi, kā arī lai motivētu. Tur ir arī dažādi vingrinājumi un es gribēju tev pajautāt, vai līdz ar to tu esi šis te strukturētais cilvēks, kas vienmēr visu izplāno, vienmēr iet pēc plāna, jo es pieņemu, ka tava ikdiena ir ļoti piepildīta un tā ir nepieciešama struktūra un kaut kāds plāns. Jā, man tā liekas, pirmkārt par grāmatu runātāji, tad parasti grāmatas par basketbolu raksta par trenēšanos, trenēties vingrinājums. Jā, tā grāmatā arī kaut kāda pievienot vingrinājumu, bet kur cilvēks, kas lasa, var attīstīt sev, bet vairāk tā grāmatai doma ir mentālā puse. Mentālā puse, psiholoģija, ko daudz reizes treneri aizmirst, vai kāds aizmirst, ka basketbolā ir ļoti, ļoti svarīga loma ir mentālajai pusē psiholoģijai. Par ikdienu man ļoti patīk plānotāji. Es plānotāju uz nākamo gadu pērku laicīgi. Šī gada plānotāju papīra formātā es jau nopirku augustā, janvāra 24. Bet man ir vēl 3-kāršais plānotājs. Man patīk ar roku rakstīt. Man ir tāds Remarkable, kur es arī plānotājs saliekās kopā. Viņš ir sync ar iPhone un man datorai plānotājs. Man ļoti, ļoti svarīgi, varbūt tas kaut kur atkārtojās, bet jā, man liekas, tas ļoti palīdz disciplinēt sevi, saplānot visu. Man ļoti, ļoti patīk tā kā salikt visu tā kā puzlīti un man liekas, tad vieglāk iet uz priekšu un vieglāk mērķi sasniegt. Man arī patīk uzrakstīt mērķus. Jā, tad es tā kā no old school, kas ar roku raksta līdz ņūsku, var teikt, datorā. Jā. Tad es gribētu uzreiz pajautāt, tad no 2013. gada sanāk to, ka tev katra vasara bijusi arī izlasi kādu? Pareizi? Būtībā ātrāk es varu teikt, ka 11. gadā kļuvu par treneri, jā, bet īstenībā 13. gadā izteikti no 13. gada U20, kad mēs sākām gatavoties Eiropas čempionātam, kur Igaunijā bija izcīnām sudraba medaļu 5-5 basketbolā. Bet īstenībā, jā, to es varu pat ieskicēt, ka, diemžēl, pateicoties, varbūt tās jāpasakās sievai, jāuzcer piemineklis, man nav bijis atvaļinājums nevienu vasaru. Man liekas, līdz nākamgad, bet šovasar nesanāks. Es ceru, ka nesanāks, tāpēc, ka mēs gribam kvalificēties Parīzē. Bet es mācos no kļūdām, būs. Ok, super. Un vienkārši tas pats interesantākais, ka tu tajā 2013. gadā šajā izlasē biji uzrunāts kā menedžeris.
tur beigās tā sanāca? Treneris, menedžers, jo tajā laikā nebija daudz tā kā budžets, un tas bija tā kā kādreiz bija pieņemts, ka ir galvenais treneris un treneris, bet gāja uz to, ka tas resurss basketbolam ir nepieciešams vairāk, un tad viņi gribēja kā treneri, bet trenerim jāizdara. Tad pieņem kā treneri, bet tu esi menedžera lomā, jo tad menedžeri, es tā kā aizstāju menedžeri. Jā, tas bija tas pirmais Latvijā, kas īstenībā Latvijas Basketbola Savienība atcerās, kad treneri menedžeris, bet es to skatos tā kā, ka man bija iespēja ielikt iekšā pa treneri, dabūt praksi vai tā kā trenerim kaut kur pieslēgties, un es biju gatavs tā kā būt menedžerim un tad trenerim. Tā kā man bija dubultā slodze, viss, tā kā, tas bija diezgan grūti. Bet man bija labi kolēģi tajā brīdī. Man bija gan Oskars Enšteins, kā fiziskās treneris, kad bija atsevišķs points, ir Jevgenijs Kasuškins, kas bija treneris. Viņi man daudz palīdzēja. Tā kā tas bija tāds kolektīvs darbs, bet, protams, atbildīgais es biju. Ja kaut kas kā menedžerim nesanāk, tad es esmu atbildīgais. Jā, vienkārši tas mans jautājums būtu šajā gadījumā, tas, ko tu iemācījies. Tagad tu arī minēji, kā tu plāno, kā tu menedžē, un kas bija tāda, kad pirms 10 gadiem tas bija tāds asākais, es domāju, tāds no lēcieniem karjerā. Un kā bija tā viena lieta, ko tu iemācījies, un tu esi paņēmis no tā gada? Es domāju, tas ir strukturizēt dienas sākumā savu darbu. Darba dienu var tā teikt, un saplānot laicīgi visu. Man liekas, Un vēl viena lieta, man liekas, bet varbūt tas nākts ar vēl vairākiem gadu pieredzēm, kad nav problēma, ir cits risinājums. Man nepatīk vārdi pasaka, ir problēma vai kaut kas negatīvs, ir vienkārši cits risinājums, un es ticu vienmēr, ka viņam var atrast risinājumu, jā, vai atbildi. Kas vēl bija tāds ļoti interesants, es klausījos vienkārši to vienu interviju, kur tu biji, un tu teici to, ka par tādām vairāk aizkulisēm, ka, ja jūs tiksiet līdz konkrētajiem, jūs bija nostādīts mērķis šajā U20 izlasē, un tad bija tas, ka tu noskūsi matus. Jā. Un varbūt tu vari padalīties ar vēl kādiem gadījumiem, ka tev savā šajā karjerā tev ir bijusi pietiekami liela pieredze, kad ir šie kaut kādi inside joki vai kaut kādi izaicinājumi, kas tieši varbūt pat saliedē beigās to komandu, un visiem ir tāds, ok, aiziet. Nē, ir daudz bijuši. Es tā spontāni neatradīšu. Es vienmēr mēģinu. Tas bija tāds spontāns. Es tā kā jokodamies pateicu, jo mēs bijām 13. gadā, tāpēc, ka man patīk regulāri griezt matus. Kad tu nogriez matus, neviens nepamana. Man liekas. Tad vienkārši mums bija tāds grafiks vai tāds darba saraksts, ka mums laiku nesanāk aiziet pie frizera. Nav tik vienkārši. Un tad es vienkārši domāju, es nebaidos no tiem īsiem matiem galīgi, un tad es vienkārši teicu, kaut kāda mums saruna bija, un es teicu, es nogriezīšu īsos matus, mēs tiksim play-offos. Man tā liekas, ka bija, kad nākamā kārtā tiksim. Jā, es savu vārdu noturēju, un uzreiz es biju piemirsis, pat nepiemirsis, bet tā kā vēl nebija, jo galvā izgaistam cauri. Man jau bija kolēģi, Jevgenijs ar Oskaru jau nāca ar mašīnu uz mani istabu un izdarīja savu darbu. Bet man liekas, ka tas jau ir tas, kas saliedē, ka tu ir kaut kāds kopīgs mērķis, vēl blakus kaut kāds apstākļus, kad noturi savu vārdu. Man liekas, tas ļoti, ļoti svarīgi bija, un es tam pielāgojos tieši, jo tad trenerim galvenajam bija īsi mati, Jevgenijam Kasuškinam bija īsi mati, un man bija vienīgam mati frizūra kaut kādu savu veidu. Un tad mēs visi trīs bijām. Man ļoti patīk lasīt, es kādreiz brīdī ļoti daudz lasīju amerikāņu futbola komandas treneru biogrāfijas. Jo basketbolā 3x3 vispār mēs esam mazāks kolektīvs. Basketbolā ir parasti ir 12 spēlētāji. Un man liekas, man patīk amerikāņu futbolā ļoti labi kolektīvi vienmēr. Bet komandā tur ir no 80 līdz 100 spēlētājiem. Un tie treneri, ja māk uztaisīt vienu komandu ar vienu tādu svēgu, iztulko svēgu? Iztulko? Swag? Jā, tā komandas garu var teikt, vai kaut kādu tādu stilu, vai es nezinu kā. Un viņi var uztaisīt tiem 80 spēlētājiem tādu vienu super kolektīvu, kad viens otram tur uzticās, un kas ir ļoti svarīgi jebkurā kolektīvā. Tad, man liekas, basketbolā 12 spēlētājiem tas vieglāk ir. Tā liekas. Jā, tiesa gan. Vienmēr es esmu mēģinājis kaut kur eksperimentēt, izlases grāmatā vai noķert kaut kādu domu, attīst savu domu, un
nezinu, kādreiz bija Vefais, kad treneris bija mums nesen tieši man sanāca, kad nāk pretī Arnas Labuts, kas spēlēja Vefā tajā gadā, kad es biju treneris. Viņš tā kā skur. Un mums vienkārši bija tā, ka mēs, tā kā tas no hip-hopa, hip-hops ir populārs basketbolā, un tad mēs tā kā, un tu tagad pasmaidi, jo mēs viens otram pasmaidām, tagad dabonam ne no kā, kaut kāds mazs instruments, kā mēs dabonam, ejot nevis saka čau, skur, pasaka, un tāds pozitīvais vibes uzreiz ir. Un man liekas, ka tādas mazās lietas man pat liekas efektīgāk nekā nogriezt matus bija. Nogriezt matus bija vairāk par sevi, kad vārdu notur, bet man patīk vairāk tie mazie pointi, tie mazās klietiņas, kas tur, kad tie psiholoģiskie tie ankuri saucās, man tā liekas, ka tu tā kā iemet un ne no kā tu dabūni kaut ko pozitīvu uzviju augšā. Jā, jo es arī vienā citā intervijā, kur es skatījos, kur tu biji pēc šīs te uzvaras olimpiskajās spēlēs, ja jūs teicāt, ka katru rītu jūs modinājāt cip cālīšiem. Tā kā šīs lietas, acīm redzot, ir svarīgas, jo, protams, tajā brīdī tev negribās dzirdēt tos cip cālīšus, bet tas piedod kaut kādu tādu. Tā ir savu veidu rutīna, savu veidu ieradums. Tas, man liekas, tas tāds, ka tu veido kaut kādu mērķi, tas viens no instrumentiem, kā tu dabūni, ka tev negribās automatizēti kaut kur tālāk turpināt iet, vai tas, tā kā tāds, nezinu, beigas sarežģītā tēma šitā būs. Jā. Tas nav par sajies. tas noteikti nav par sajies, bet vēl runājot par tādu kā komandas garu, tev noteikti ir bijuši tā, ka tev ir bijuši audzēkņi vairākās vecuma grupās, un katru reizi tev ir arī jāatrod tajā komandā tas kodols, un viņš ir kaut kā jāsaliek kopā. Un kas ir tas, ar ko tu parasti sāc, lai izveidotu komandu par komandu? Pirmais, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ja tu veido komandu, tā kā mums Kandau turība pagājušajā gadā spēlēja 3x3 komandu, kur labs kolektīvs bija, kas arī Eiropas spēlēs izcīnīja zelta medaļu. Kad tev katram cilvēkam, tu zini, apmēram mentālo profilu vai psiholoģisko profilu, var teikt, ka tev jāmēģina salipināt kopā kolektīvs, tas ir viens, lai trāpītos, un, tā kā, nezinu, tas nav jābūt viņiem vienādā mindsetā, bet viens otru var papildināt, varbūt negatīvā īpašību, kāds kompensē ar savu pozitīvo īpašību, un tas, lai kolektīvs veidotos. Bet citreiz kolektīvā ir, ka tev vienkārši ir gatavs kolektīvs, un tu nevari neko samainīt. Un tad, man liekas, ka pirmais, ko mēs daudz aizmirstam, parunāties, small talks, kā Amerikā, zina, apmēram ir, vai citi tur saka, tas ir garbage time, citi saka, ka pirms treniņu tu parunājies, tu zini vairāk par cilvēku, ne tikai par profesionālo vidi, par basketbolu, bet es nezinu, tā kā sporta skolā bija treneris, man bija arī forša komanda, forša kolektīvs, kas ir beidzis sporta skolu, bet turās viņi ļoti, ļoti cieši kopā, kad tas tikai parāda to, ka tāds izveidojās kolektīvs. Un es parasti pat zināju tiem jauniešiem draudzenes vārdu, kā, tur, piemēram, man tāds viens piemērs, ko es citās intervijās teicu, ka es zinu, kā viņš tur pajautāja, Kristap, kā Beāte iet vai Beāte, un tad viens atnāk komandas biedrs saka, ne, treneri, viņam nav Beāte, viņa jau nedēļu izšķīrās, zinu, viņa tur Kristīna, zinu. Un tad es jūtos nekompetents. Bet idejaski, kad tas, lai kolektīvu veidotu arī kā trenerim, viss sākās, ka viņi uzticās trenerim. Vai uzticās kolektīvu viens otram uzticās, vai vadītājam, vai direktoram. Man liekas, ka pirmkārt uzticēšanās var nopelnīt ļoti grūti nopelnīt, sagraut ir easy, vienā momentā ar kaut kādu stulbu nepareizu vārdu, bet nopelnīt, un es vienmēr mēģinu ar katru spēlētāju parunāties pirms treniņa, pēc treniņa, atrast to, kad mēs viens otru, es viņu labāk zinu, viņš man redz, ka es izturos viņu tā kā pret savu dēlu, man liekas, tas tāds svarīgākais, ka citi varbūt liekas, ka tas ir laika patēriņš, kad ne tikai runāsim par darbu, tikai par basketbolu, vai tur nezinu, par tev tikai runās par podkāstu, piemēram, bet ar savu kolēģi, piemēram, bet tu parunā bišķiņu apkārt, un tad ir, man liekas, ka tad uzticības, kad ir uzticība viens otram, tad tas kolektīvs kļūst spēcīgāks vai uzticās trenerim, tad treneris var iedot basketbolu, piemēram, kaut kādu informāciju, tad viņš uzticās tā informācijai. Tas arī svarīgi. Man liekas, ka trenerim parasti tā kā viņš saka to taktiku, bet spēlētājiem jānotic tam. Lielā mērā. Un tev treneris ir, viņam jāpārdod to, lai viņš uzticās. Jo citreiz ir tas man liekas svarīgākais, kad tādā sadarbība.
Sasgāja atbildēja par garu, jā? Nē, viss kārtībā. Bet tad tu runāji par šo te vispār par to mentālo kā tādu, arī to pašu kaut vai šīs attiecības starp treneri un spēlētāju. Un es gribēju pajautāt arī šī dienas grāmata, nevis dienas grāmata, atvainojos, bet grāmata, kas ir sarakstītas, tu arī teici, ka tas ir par mentālo vairāk kaut kādu sagatavotību, tādām lietām. Un cik procentāli mentālais un cik procentāli fiziskais spēlētājam? Cik abi ir svarīgi? Arī basketbols, kā tehniskā vai taktiskā lieta, tā ir māka, man tā liekas, tur nav pareizas receptes. Arī, ja es varu lasīt, piemēram, 60. un 70. gadu grāmatu iepriekšējā gadsimta, kā tur basketbolā, tur lai labāk rezultāti vai kaut kur 80. 90. un tā tālāk. Mums jāpielāgojas videi, un tev jājūt ir. Tev jābūt. Man tā liekas, es nevaru pateikt, ka fiziskā sagatavotība tur 50%, varbūt uz kādu tas reaģē, piemēram, bet tad taktiskā sagatavotība, tur tehniskā sagatavotība, mentālā puse. Tas ir, man liekas, tas tāds, ka, ja es varētu pateikt to formulu, es viņu varētu ielikt konvertē un pārdot par lielu naudu, man tā liekas. Man tā liekas. Tas ir, es nezinu. Es godīgi nezinu, ja kāds man pateikt, droši man atsūtiet z-e-pastu, tad es, pārbaudīšu, bet tas ir ļoti svarīgi visas faktori. Man drīzāk otrādi, ja iztrūkst kādu. Ja tu tagad sākumā nosauc fiziskā, mentālā puse, ja, un aizmirst vien basketbolu, es domāju, ka fizikā, mentālā nebūs tas, ka tā kā iztrūkst jau viens. Un tas vajag, man liekas, pēc iespējas plašāk aptvert. Jo arī, ja mēs tā par mūsdienām runājam, tad mēs reiz runājam, ka tagad mūsdienās telefoni jauniešiem tas ir tā kā slikts habits ieradums un tā tālāk, disadvantage priekš treneri tā kā pavada, bet to disadvantage var pagriezt kā advantage. Piemēram, es ļoti daudz ar WhatsAppu, caur arī TikTokā man ir savs profils un tur, nezinu, Snapchatā es esmu. Nē, bija Rīgā. Es mēģinu līdzi iet mūsdienām. Es mēģinu būt, jo tā komunikācija, es nejūtos vecāks, bet man darba process notiek jaunākiem. Man jāpielāgojas mūsdienu dzīvei. Un tas labāk viņus varēšu saprast. Kāpēc? Ja es kādam pasaku, kas ir Bīrīls, daudzi nezinu. Man gājuma, bet es zinu Bīrīls, man jau hobi ir ar ko, piemēram, ar savu nevienaudzes, bet savu audzēkni ir par ko parunāt. Man nekad nesanāk Bīrīlā labi nofočēt. Man nesanāk, es lieku iekšā. Un otrs, piemēram, par WhatsApp runājam, ka viņi sēž tur visu laiku tajos sociālajos tīklos. Google Forms ir, tur uztaisīt testu saistībā ar basketbolu. Piemēram, kontroldarbu. Tu vari aizsūtīt video, ko viņi skatīsies. Viņam patīk basketbola video sūtīt. Un, piemēram, es daudzreiz darīju tā, ka čata grupā, komandas čatā pajautāju, piemēram, Jāni, kas ir nepareizs vai kas ir ļoti labi izdarīts un tā tālāk. Es skatos, Jānis pat neatbild, bet viņš ir izlasījis. Bez tam es beigās noskaidroju, viņš Jānis prasa Kristapam komandas biedram, ko es man jāatbildēju. Kas bija arī? Varbūt viņš zina atbildi, bet viņš tā kā nebaidās, bet grib precīzi atbildēt. Bet ko es panācu? Viņš domā par basketbolu, viņš iesaist komandas biedru, viņa komandā runā savā starpā par un tas tā kā disadvantage, ka viņš ir telefonā, viņš ir, arī telefonā ir, bet viņš kaut ko dara priekš manis labu, vai priekš komandas. Make sense? Jā. Es gribēju pajautāt, tu pieminēji Bīrīlu. Ir tā, ja atnāk treniņa laikā Bīrīls, ka viņi var uztaisīt treniņa laikā Bīrīlu? Tas ir atkarīgi no... Ja ir pauzīte, tad... Nē. Tas ir atkarīgi no vidas. Kādā treniņa procesa notiek. Tas ir, ja, piemēram, tur, nezinu, tagad Prometējā notiek treniņš, vienam telefons nav. Tur nav. Viņam visiem skaidrs. Ja es pagājušajā gadā trenēju tā kā vienreiz nedēļā meitenes, kam, mazas meitenes, 12, 13 gadi, tā kā basketbola tehnika iedot trenerei palīdzēja Līgai Lūjevai, tad viņām telefons līdzi, tur tāds bišķiņ vieglāks formāts ir, tad, treniņš beidzās, viņas visas telefonā uzreiz, jau bija Rīls 10 minūtes apakaļ, bija taisam, teorētiski. Protams, tas atkal tas savs instruments, kā dabūt pozitīvu kaut kādas emocijas. Jā. Bet tā nē. Tas ir atkarīgs no vidas. Tagad tev bija Rīls parādītos. Nē, es netaisīju. Netaisīt. Make sense.
Pēc podkāstu varbūt. Ja uzreiz pēc podkāstu, jā, uzreiz, nu, tā kā, kad noķer. Runājot par vizualizāciju, tu esi pieminējis, cik tā ir svarīga, kas arī ir tātad viena no šiem mentālās puses aspektiem. Un, Labs vārds aspektus, man patīk. Jā, un tu stāstīji to, ka tu biji šajā vienā no semināriem, tu stāstīji publikai, ka tu esi jaunībā arī iztēlojies, ka tu iegūsti šīs godalgotās vietas un kad ir panākumi un šis, bet tu teici, ka tu minēji, ka tu kaut kur esi ne līdz galam, neprecīzi iztēlojies to, un līdz ar to tu esi šobrīd trenera vietā, nevis to spēlētāju vietā, kas, piemēram, iemet to izšķirošo metienu vai kaut kā tā. Bet godīgi tā no manas perspektīvas skatoties, man šķiet, ka tu esi pareizajā vietā, jo kaut vai tagad, esot ar tevīm sarunāt tikai pusē, es jūtu, ka cik daudz tu zini, cik daudz tu esi iekšā tajā, ko tu dari. Un, manuprāt, tu kā treneris šiem cik daudz audzēkiem tu neesi izgājis cauri, esi daudz vairāk kā tādu kā savu dzīves misiju izpildījis un iedevis cilvēkiem. Pirmais es pateikšu, kad man bija 18 gadi, man tētis treneris. Jā. 18 gados parasti nezinu, ko tu gribi, protams. Bet, kad man pateica, tu varētu pat treneri mācīties. Nē, nekad. Es domāju, būšu ekonomists, jurists. Yeah. Bet mēs romantiski vienmēr sapņojam, kā viens sauc. Bet man bija, ka spēlēja profesionāli, es nezinu, ka pat neatbildes jautājumu sākumā. Man vienkārši dzīvē sanāca tā, kad man bija viena krustniskā trauma celim, tad otra, kā viens sauc, ka tu gadu nevar spēlēt, un man tā kā treneri iesaistīja treneru arodā. Un tētis arī uzrunāja, nāc vasarā palīdz un tā tālāk, ja tu brīvs, tu nevari neko darīt, tad vēl Uvis Helmans, mans draugs, iesaistīja. Un man īstenībā es noķēru to feelingu, bet tas bija vēlāk, kad es varbūt jau apzināti kaut ko paprovējis un tā tālāk. Un tad es noķēru to feelingu, ka man patīk vairāk būt trenerim, tāpēc, ka, kad spēlētājs, tu domā, viss vienmēr tā būs egocentriski pēc spēles, tu skaties savu boxscore līniju, cik tu iemeti, kas tev, un tad tu skaties kopējo rezultātu. Es domāju, ka ceru, ka varbūt es kļūdos, bet pa lielam tā 99% tā ir. Bet tad, kad es treneris, tad tev ir bišķiņ savādāk, tev 12 reizes vairāk izdarās adrenalīns. Tā liekas. Un tas man tā kā noķēra kaut kādu, kas man patīk. Un tad, kad tu dod, un tev ir, kad spēlētājs ņem, ir kaut kāds rezultāts, atziņas saikni, un man liekas, ka tas man arī tā kā piesaist pie trenera aroda. Par vizualizāciju, jā. Vizualizācija ļoti, ļoti, man liekas, ļoti svarīga lieta ir. Pirmā lieta, ja tu gribi iemest tagad aiziet uz zāli, iemetīs, piemēram, gribētu iemest no centra. Labi, 3 punktnieku, soda metienu sāksim. Un, ja tu netici, ka tu vari iemest, vienkārši, ko es metīšu, es taču netrenēju. Un vai tu iemetīsi? Es domāju, ka nē. Man liekas, tas tāds kā iespējamības faktors ir, bet es domāju, ka mazāks. Bet tagad tu aizej uz zāli, ka tu tici, tu vizualizē, kā tu iemet, tev tāds pozitīvs vibes, vai tu iemetīsi. Man liekas, ka tas pozitīvais aug vairāk, es domāju, tici vairāk, tu iemetīsi pareizi. Ja tu netici pati sev, vai neredzi, kā tu vari izdarīt to, es neticu, ka tu izdarīsi. Ja tu neredzi, tas vizualizācija tā kā mērķis ir. Ja tu netici, ka tu vari to izdarīt, piemēram, ka tu šo podkāstu vari norunāt līdz galam, ja neticētu, es domāju, ka tu mums pat neuzsāktu. Ka mēs šeit pat nesēdētu. Jā, man tas un vizualizācija palīdz to tā kā vizualizēt savu to mērķi, un es domāju, ka tad gan motivācija rodās, gan tā iespējamība, ka ir. Jo kas radās pirms kaut kas notika? Nezinu, ja kādam vajadzēja vizualizēt, kad ir lidmašīna, būs pareizi. Kādam vajadzēja, kaut kas būs. Un man liekas, tas pirmais ir. Otrs ir par to iegūt kā pašpārliecību, pārliecību, bet tas tāda, man liekas, cita tēma jau ir. Par mani es atbildēšu tagad. Jā. Jā, es biju jauns, es vizualizēju, ka es kādreiz, kad es atceros, ka 96. gads Atlantā bija spēles, 92. bija Barcelonā spēles, es skatījos basketbolu, es biju galīgi maziņš, un es tā, es gribētu olimpiādē, cik krūti, es atceros, ka zelta medaļas tur dod, ka es gribētu tur, es pat tā medaļām pat nedomāju, bet es tur uztrenēšos tur, un tad spēlēšu kādreiz olimpiādē, tur, man liekas, ka 96. 92. vēl, kad Latvija pārstāvēs un tā tālāk, un zin kā, un tad es arī kādreiz, kad biju maziņš, sapņoju, protams, atzīšos, kad es NBA spēlēšu, ka skatījos tur un tā tālāk, bet
pagāja gadi un tā tālāk, un tad man vienreiz mēs ar tēti runājam, viņš saka, bet kaut kāds, arī mēs runājam par šo tēmu, kaut ko vizualizāciju, bet klausies, bet tu jau esi sasniedz savu bērnības mērķi. Un tu esi NBA bijis, es biju tā kā NBA vasaras līga asistents 2 gadus. Jā, tu nebija kā spēlētājs, bet tu esi kā treneris. Varbūt kaut ko tu tur to mērķi nepareizi uzlikt, vajadzēja īsākā, vai atkal olimpiskais čempions, tikt olimpiādē. Es neesmu kā spēlētājs bijis, bet es izdarīju, tā kā treneris to. Un idejiski, man liekas, tad es tā skatos, vai tas ir, tā kā var teikt, American story, tipa, zin, tā kā dream big, bet, ja vienreiz, otrais, man ir vairākas tādas lietiņas, kad īstenojas kā treneris nekā spēlētājs. Varbūt tas ceļš arī man tāds bija, varbūt tās, es nezinu, bet, tā jā, tad es tā kā pārliecinājos, ka tas ir, man liekas, labs ierocis, instruments, kā palīdzēt jauniešiem vai jebkuram cilvēkam. Un tu vēl joprojām noteikti, kad ir šīs lielās spēles, tu tā kā pats arī vizualizē, kad komanda nokļūst tur, vai tu Nē, es bišķi vairāk tā kā basketbola taktiskās lietas, kaut kā es gribu, lai kā notiek, un es tā kā, lai kā trenēt, kā mēs tiekam. Bet tādu klišejisku atzīšos, ka es varbūt tās, tā kā bērnībā es to nedaru, varbūt tās es pāraudzes, varbūt jāsāk apakaļ iet, bet kaut kāds jau, vai atkal, tā kā tā visa būtība izkristalizējusies, ļoti sarežģīts vārds, pasaki? Tad es kārtībā. Ja mēs abi divi nevaram pateikt, es kārtībā. Un kaut kas, tā doma man ir noteikti, tas stils, bet es nedaudz savādāk, kur pilnveidojies. Izmantosim to vārdu. Vieglāks ir. Un jā, tā es kaut kā. Jā. Bet, es, kā saka, reiz pieķeru, tāpēc man palīdz ļoti plānotais. Jo plānotais tev piespiež. Tad plānotājs ir atslēga uz veiksmes formulu savā veidā. Es domāju, ka savā ziņā man ļoti, man liekas, ka jā, viena no atslēgām, tu nevari pateikt viena atslēga, tur vairākas atslēgas, vairākas durvis ir. Bet man plānotais ir svarīgs, jā. Man plānotais ir svarīgs. Tādām lietām, ko mēs neesam runājuši. Bet protams, ir ļoti forši sasniegumi, bet katrai medaļai ir tā otra puse. Un, kā jau pieskārāmies arī iepriekš, pieminēja, ka ir tā, ka sanāk maz būt mājās, un tā cena ir tāda, ka tu esi mazāk ar ģimeni mājās. Kā tu ar to sadzīvo? Šito izgriezīs ārā. Nē, godīgi, es tā kā bišķiņ ejot to, pat ne šī brīža, bet tos iepriekšējos, jā, nekas, vienmēr liekas, viņš tur vinēja tur medaļu, un liekas, cik krūt un tā tālāk. Bet mēs parasti cilvēki spriež pēc savas, no savas skata punkta. No savas skata punkta, jā, un nekas nav nācis viegli, to es godīgi saku, un arī jauniešiem vienmēr stāstu, ka, ja tu ej uz mērķi, nebūs viegli. Tu nevari tagad apsēsties tagad dīvānā, vizualizēt, turbināt degunu, un tagad tev būs. Nē, tas ir paralēli daudz lietas, kas smags darbs jāiegūda, un tas ir viens no instrumentiem, kas tev palīdz. Šī brīža uz šī brīža man ļoti tā kā uz svariem. Tā lieta ir, kad es saprotu, ka ar ko tu dzīves beigās būsi? Ar ģimeni. Un tev nav svarīgi, cik tev ir medaļas vai rezultāti, vai cik cilvēkiem tu palīdzēji. Tas tā kā nevienmēr būs ardieniskā saikne kaut kāda, bet tas laiks ar ģimeni, man liekas, ka tas ir viens no dārgākiem. Es gribēju atbildēt pašu sākumā, arī negribēju, vai tas ir tā vērts? Jā. Tas, tā kā tu kapā, tu būsi tā medaļām, bet tu nebūsi izbaudījis laika ar ģimeni. Es sapratu to domu. Tagad citreiz saka, ka, es uz diētas, nedzeru kolu un tā tālāk, bet kapā tu gulēsi, viens gulēs tievs, es gulēšu esns, bet es būšu dzēris kolā, tu neesi izbaudījis dzīvi. Jā. Un tad ieliec to iekšā, un man liekas, tas tāds ir tā, jā, kad... Bet atkal, tas tāds, jā, šitam labi izšāva. Var redzēt, jā,
ka es apmuls, ne? Jā, es vienkārši centos tā kā... Nē, tas jau neko sliktu, nē. Es vienkārši pasaku, es neesmu gatavs runāt. Tas ir Viss kārtībā. Nevienam dzīvē nav uz visiem jautājumiem atbildes. Man arī nav. Okay, varbūt tagad varētu tā nedaudz parunāt par tiem zvaigžņu mirkļiem. Es pat neteiktu, ka mirkļiem tie ir brīži. Piemēram, tad, kad Kārlis meta to metienu, to izšķirošo metienu, kas jūs noveda līdz zelta medaļai. Tas man ir jautājums, šie visi brīži, vai viņi ir palēlinājumā, tā kā filmā, zini, kad viņš izmet to bumbu no tagad, jā, man liekas, ka es vizualizēju apakaļ. Jā. Bet teorētiski, kad viņi 3x3 viņi paši pieņem lēmumu spēles laikā, treneri nevar iesaistīties. Tas tā specifika ir. Tu arī no malas nevari neko bļaut? Nevar komunicēt, tā ir tehniskā piezīme, bet ja viņi nedara laukumā tā, kā es gribu, tā ir mana vaina, kad kaut viņi paši pieņem lēmumus. Jo tad es neesmu treņā, viņas sagatavojas tik stipri, lai viņi pieņem lēmumus tā kā es gribu. Make sense. Kad viņš meta, tas metienu, mēs bijām tā kā rutīnu, kā ieradumu izveidojuši. Viņam katram spēlētājam bija kaut kādas situācijas, ko viņš tā kā metienu noteikti situācijas. Un, kad mēs gatavojamies olimpiādē, viņš meta to metienu katru dienu. Ne katru dienu, tas negribu tā pārspīlēt to, bet idejas, ka katru treniņu palika, mums bija situācijas, ka viņš vienkārši iemet 20 tādus metienus. Tas ir vairākas reizes mums bija, kad mēs gatavojamies no februāra līdz olimpiskajām spēlēm. Un būtībā man bija pārliecība, ka viņš iemetīs. Protams, es nebija tāds, bet es biju pārliecināts, ka viņš meta, ka būs iekšā. Vai es novēlēju. Bet, jā. Sajies vai nesaies? Sagāja. Ļoti labi sagāja. Bet tas bija smags darbs. Smagu darbu kopā sagāja. Jā, protams. Bet es pat tā kā ar pārliecību saku, ka tas ieguldītais darbs, tas bija tas metiens. Jā. Un, piemēram, arī pēc tām pirmajām iegūtajām vietām, un kā ir gulēt naktīs, tā pirmā nakts, kad tu apgulies un tāds... Ir tas gandarījums, vai tu vēl tad nenoķer tajā mirklī to? Vai ir vienkārši godīgi, labi padarīts darbs? Par olimpiādi to tādu gandarījumu vai to tā kā apzināties, man treneriem bišķiņ specifiskāk ir, piemēram, olimpiādē, kā spēlētāji pamostās, aiziet uz treniņu, tur pāriet, gulēt, atkal treniņš vai spēle un tā tālāk. Tad treneris sagatavojās pirms treniņu, viņš sagatavo treniņu, tad novada treniņu, tad viņš uztais secinājums, tad pāriet, bet tam ir sagatavo video, tad ir spēle, tad pēc spēles atkal, tā kā tais secinājums vai video, kā viņš sauc, un tad tev nesanāk tā brīvā laika. Man tā olimpiāda, es godīgi tajā Tokijā, ka es bijis esmu, to es apzinos, bet tā, ka es varu pateikt, ka es tā kā to olimpiādas gaisotni izbaudīju, tā kā es tā nevaru pateikt, un man liekas, tas darba process ir, tā kā neko darīt, bet pēc olimpiādas nebija tā, ka mēs paši ilgi neapzinājāmies, tas pagāja laiks, kad tev saka olimpiskais čempions, un tas tā kā kautrējos, vai neērti, jūs tā kā agresīvi uzbraukt. Mums jau latviešiem nekad tā parasti nepatīk lielēties. Tad es tā kā saliku kopā puzli, jā, es esmu, un tā kā, okay, es esmu, jā, tā kā forši. Bet svarīgākais, man liekas, iegūt tā kā, kaut kādu tā kā pārliecību par recepti, kur tu vajag attīstīt, bet nevis pašpārliecinātību. To es spēlētājiem uzreiz teicu, ka tas ir, var iegūt tāds, mēs esam tagad, kas mēs esam, vai tu vienkārši esi atradis, piemēram, kā spēlētājs sasniedz kaut kādu rezultātu, tas nozīmē, ka tu kaut ko pareizi darīji. Tas nozīmē, ja tu tā darīsi, turpināsi, tad tas rezultāts tev, vai tas spēles līmenis tev būs. Ja tu vēl pielabos to recepti, pieliks nedaudz sāli, vai tur kaut kādu, čili, piparu, lai būtu kaut kas vairāk, tad nozīmē, ka tu uzlabos recepti un ja ies uz augšu. Bet otrs, kā es parasti baidos, ka jauniešiem kaut kāda pirmais sasniegums, es jau esmu, ja? Un tad nevajag, es jau esmu, tā. Un kā tos jauniešus noturēt tā, lai viņš neizlabos? Es atceros, man bija Kārlis Šiliņš, viņš tagad Vācijā spēlē, viņš izlases kandidāts, 5-5 basketbolā bija VF skolā, viņš man bija audzēknis. Un viņš iepriekšējā gadā bija maz spēlējis, un tad es atnācu viņu treneru, kļuvu par treneri, un mēs atradām tādu, man liekas, sinerģiju ar viņu kopā. Un viņš, man liekas, 3. mēnesī kļuva par Latvijas basketbola līgas 2. divizionu, tagad Nacionāla basketbola līga sanāk.
un LBL2. Un viņš dabūja MVP balvu. Viņš tā kā apmulsis bija. Un mēs tieši ar viņu to runājām. Es saku, bet tu esi uz pareizā ceļa. Tas tevi novērtējuši, ka tu esi uz pareizā ceļa. Tu vari turpināt tā darīt, trenēties, varbūt vairāk kaut ko pielikt, tev būs labāks rezultāts. Man liekas, viņam ir ļoti labs rezultāts. Viņš, kad Amerikā spēlēja, pabeidza universitāti, gan profesionāli spēlēja, tagad Vācijā labiem rezultātiem spēlē. Es nesaku, ka tā saruna bija tas, kāpēc viņš tas sasniedz. Tas ir viņa talants, viņa darba spēks, darba attieksme pret darbu, bet tas tā kā piemērs. Man liekas, viens no maziem instrumentiem, viens no 1000, 10,000, kas viņu palīdzēja turpināt strādāt. Tad arī var secināt to, ka komunikācijai arī ir jābūt veiksmes formulas sastāvdaļā. Otrā izglītība komunikācija. Jā. Nepavelti. Es teikšu tā, liels tev paldies par šo sarunu. Mēs beidzam? Labi, tā teikt īsi un kodolīgi, lai nav par daudz, kas par daudz, tas par skādi. Piekrīt. Vai ne? Tāpēc liels tev paldies, Raimonds, par šo sarunu. Mēs pieskārāmies pie visa pa bišķam, bet es domāju, mēs tik un tā nonācām pie domu graudiem, ko varēsim izmantot, un tad, lai tev vēl augstākas virsotnes, bet tajā pašā laikā, lai vienmēr atrodas laiks arī kaut kam sirdī tuvākam. Galvenais ir enjoy, choose life. Jā. Ar pareiziem mērķiem. Un galvenais, lai beigās viss aiziet. Jā. Sajies. Sagāja. Paldies jums un tiekamies nākošajā epizodē.